Baltika pētījumu, kurā secināts, ka Latvijā gadiem būvētā nodokļu sistēma ir izdevīga brīvīgiem, kamēr cilvēki ar maziem ienākumiem dzīvošanu. Trīs bija labs laiks, lai to maina. Valsts prezidents Vēriņš prezidentūru koncentrē ekonomikas izglītību. Viņš ir cits amatpersonas apmeklē Latvijas valsts vadītājiem, būtu iezina pie situāciju. Tāpēc arī intervijā par šo pētījumu valsts prezidentā vairāk saklausīt tautsājumnieku un idejas nevienlīdzības mazināšanai. Tomēr Andris Bērziņš apšauba datus par nabadzību mūsu valstī un uzskata, ka no viena negatīva piemēra nevar būvēt nākotnes attīstību. Pēc mūsu labklājības ministrijas datiem lielākajā nabadzības riskam pakļautajā grupā Latvijā kopumā ir 425 000, jeb katrs 5. iedzīvotājs, kuru mājsaimniecību ienākumi ir ap 150 vai mazāk latu mēnesī. Visur pasaulē nabadzības līmeni regulē politiskas izvēles. Tādu bija apņēmies izdarīt arī premjers Valdis Dombrovskis ar savām valdībām, solot nodokļu slogu pārdalīt tā, lai tas vairāk gultos uz turīgākās sabiedrības daļas pleciem. Tomēr izrādījies, ka cilvēki ar mazākiem ienākumiem Latvijā nodokļos arvien samaksā vairāk nekā cilvēki ar līdzīgiem ienākumiem citās Eiropas valstīs. Džinī koeficients, kas mēra ienākumu nevienlīdzību sabiedrībā, Latvijā ir visaugstākais Eiropas Savienībā. Tas tāpēc, ka Latvijas nodokļu sistēma visvairāk naudas iekasē no tā sauktajiem netiešajiem nodokļiem, kā PVN, caur patēriņu precēm, pārtiku, apģērbu, medikamentiem. Tieši šādiem mērķiem savu naudu iztērē trūcīgākie cilvēki. Lai tie mazāk ciestu, citas valstis nodokļus iekasē tieši no nekustamā īpašuma, noguldījumu procentiem, dividendēm un peļņas, kas nozīmē, ka vairāk maksā turīgiem. Valdība it kā ir centusies iet šajā virzienā, tomēr, ja salīdzina, piemēram, miljonāru Šlesers, kam ir 4 bērni un citu 4 bērnu ģimeni, Afelbergus, kuriem jāiztiek ar 500 latiem mēnesī, sanāk, ka no nodokļu izmaiņām ieguvēji ir Šleseri. Nodokļu atlaidē par Rīgas centra dzīvokli valsts Šleseriem piešķīrusi 110 latus, bet Afelbergiem tie būtu tikai aptuveni 6 lati, ja viņiem vispār dzīvoklis piederētu. Tāpat par saviem 3 Mercedesiem Šleseri var saņemt 10 reizes lielāku nodokļu atlaidi nekā Afelbergi par savu 96. gadu Volkswagen. Lai arī valdība pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas ieviesa nodokli dividendēm, kapitāla pieaugumam un mājoklim, tik un tā smagākais sloks palika trūcīgākajiem, kam neapliekamais minimums samazinājās no 70 uz 35 latiem. Labklājības ministrijā vēl nav gatava atbalsta programma, kas spētu palīdzēt tiem, kur nokļuvuši trūkumā un ir bez darba savā pagastā, bet gribētu strādāt citā Latvijas vietā, kur ir darbs. Tikmēr Latvija turpina pamest tie, kuri neiztur. Nu tad es iešu projām, ja? Labi, nu, čau. Gan jau vēl tiksimies. Nu, nerauti, citādi es arī sākšu viņā. Labi. Lai veicās visiem. Valsts prezidents bija turējis solījumu un ar pētījumu iepazinies. Taču viņa prāta informācijas vēl ir par maz, un uz dažiem piemēriem nevar balstīt priekšstatu par kopējo ainu, ka viss ir tik slikti, kā izskatās. Šo te vērtēt, un it sevišķi, kas ir saistīts ar to uzsveršanu, ka Latvijā Gini indeks pasliktinās. Es tam negribu piekrist. Tad tomēr jāatrod metodi, kā precīzāk novērtēt cilvēku ienākums reālos, jo, ja mēs vēstam, ka mums ir ļoti liels tomēr šīs te pelēkās ekonomikas sektors, tad jautājums, kurā vietā uzskaitēs tie viņa ieņēmumi, ja saka, tur var strīdēties 30 vai 40% no kopējā, tas arī dod ieņēmums, un tas ļoti izkropļo šo te kopējo situāciju. Vērtējot šo konkrēto, ko jūs man prasījāt, man liekas, ka nav labi, ko es arī Sprūdžkungam pārmetu, ka nevar no negatīvā būvēt, izdarīt no dažiem negatīviem piemēriem, nevar izdarīt kopējos secinājumus un būvēt nākotnes attīstību. Es atvainojos, jūs minējāt daži. Ko jūs ar to domājat, ka ir tikai daži ģimenes, kas brauc prom no Latvijas? Nē, es nedomāju, šoreiz mēs nerunājam par prombraukšanu. Mēs runājam par ienākumu sadalīšanu šeit. Ja, tas ir saistīts, bet tomēr cits jautājums.
Respektīvi, jūs neticat šī pētījuma rezultātam? Nē, es uzskatu, ka tur ir, kad viss šīs lietas ir jāvērtē tomēr ļoti piesardzīgi un objektīvi. Es iepazinos tieši, ja šis te Eurostat vērtējums, kur Latvija ir faktiski 3. sliktākā Eiropas Savienībā, rāda tur, ka 40% mums ir zem nabadzības līmeņa. Tad sanāk tā šobrīd, ka mēs neticam Rebaltikas pētījuma datiem īsti, mēs neticam starptautiskiem mērījumiem, kas ir Gini un Eiropas Savienībā izdarītie, un pašiem mums objektīvu datu arī nav, vai ne? Tad līdz ar to mēs īsti vispār nezinām, kur mēs esam šajā ziņā. Mums reāli skaidra saprašana nav. Man tas vēl līdz šai dienai es īsti nesaprotu, ka mums šī teiksim, visi iedzīvotāji uzskaite, viņa neatbilst tai situācijai. Teiksim, prasot Londonā, vai viņi zina, cik viņam tur īsti cilvēki, jā. Viņi atbild, ka viņi zina. Un zina pat, ar ko viņi nodarbojas un kas ir. Nu, mums nav tādas atbildes. Prasot dažās pilsētās, cik te jums ir, tur 12 vai 20 tūkstoši, viņi saka, es nezinu, cik mums ir. Bet cik ilgā laikā jūs piedāvājat to izdarīt, to visu saskaitīt, un gan to, cik mēs esam un kā mēs labi dzīvojam, un ko mēs līdz tam daram? Mēs tagad sēžam gaidam? Nē, mēs nesēžam negaidām. Es ceru, ka tas pētījums, kā jāpārveido pašvaldības, kas jādara pašvaldības struktūrā, ja, lai mēs tomēr dabūtu ticams rezultāts, kur visi mēs varētu piekrist, ka šie izejas skaitļi ir pareizi. Ja. Nu, tas mums ir jāizdara. Savādāk mēs nevaram, mēs plānojam pilnīgi grieztos to lietu. Tomēr prezidents piekrīt, ka nav pareizi vilcināties ar neapliekamā minimuma celšanu, viņa prāt līdz 200 latiem. Tas tikšot apspriests ar finanšu ministru nākamnedēļ. Prezidents atzīst arī, ka nav taisnīgi, ka māmiņu un tētiņu algu un bezdarbnieku pabalstu izmaksām nav noteikti pietiekami stingri griezt. Piemēram, kāds Latvijas bankas darbinieks pērn tēta algā saņēma 55 000 latu. Prezidents uzskata, ka tā nedrīkst palikt. Tieši tā, es piekrītu, tieši tas, ko es arī saku, ja, ka mums ir šis jāizvērtē precīzi, kam pienākās un kas pienākās, un tiem, kur saņem, kā jūs tieši sakāt, šīs te milzīgās atšķirības rodās no valsts dažādu veidu atbalstu, un tas ir pilnīgi demoralizējuši un arī ļoti ilgtermiņā ļoti bīstami no sabiedrības saskaņas viedokļa. Tas tieši es tāpat domāju, un tur arī jūs apstiprināt to, ko es teicu, ja, kad tas, kāda mums esošā sistēma, ka viņi nav pietiekama un pieņemama, lai mēs tā iet uz priekšu. Precīzi mēs domājam pilnīgi vienādi. Bet tad jūs sakāt, ka šī iespēja optimizēt savu privāto grāmatvedību tā, lai tu varētu saņemt lielu, nezinu, tētiņa algu vai līdzīgus maksājumus no valsts budžeta, ka tas nav īsti godīgi? Protams, ka tas ir vienkārši muļķīgi, ka mēs tērējam tas līdzekļus, kas būtu izmantojami daudz efektīgāk. Ja tas ir negodīgi, vai jūs neredzat līdzību arī ar savus pensijas gadījumu? Protams, tādā veidā var vērtēt. Es savā laikā, ilgu laiku, nomaksāju visu, kas pienācās. Te varbūt nebija arī godīgi man strādāt vispār. Labāk bija darīt kaut ko tādas iespējas. Man bija daudz lielākas iespējas tajā laikā darīt kaut ko tādu, kas neparādās oficiāli un pelnīt nesalīdzinājumu vairāk. Vai tāpēc, ka es rīkojos atbilstoši likumdošanai un pēc man uzskatu loģiski, bet cenšoties darīt visu, ko man ir spēkos, tas ir pārmetums? Tā to var saprast. Prezidenta kancelēja apliecina, ka laika posmā no 96. gada līdz šim brīdim Andra Bērziņa uzkrātais indeksētais pirmā līmeņa pensijas kapitāls ir 213 244 lati. Spriežot pēc valsts amatpersonu deklarācijām, prezidents mēnesī saņem virs 4000 latu lielu pensiju. Gadā tie ir 55 000 un deklarācijās ziņas par to parādās no 2007. gada. Tas nozīmē, ka Bērziņš jau 2011. gadā savas iemaksas sociālajā budžetā bija atpelnījis, un kopš tā laika līdz pat šai dienai prezidentu uztur visi nodokļu maksātāji, kur ar saviem nodokļiem papildina aizvien dramatiski rūkošo sociālo budžetu, no kur maksā visas pensijas un pabalstus.
Pretēji milzu māmiņu algām un bezdarbnieku pabalstiem, ko prezidents uzskata par netaisnīgiem, kad runa ir par pašu pensiju, viņš netaisnīgumu nesaredz. Un es tiešām nekaunos par to, ka man tā pensija tāda. Man, kur brauc, kur grib, visur tās tādas prasa to, jā. Vēlamies vien piebilst, ka pēc raidījuma varēsiet iepazīties ar pilnu valsts prezidenta interviju.